Labdien! Mēs savu filmu par Sabils un Talsu ebreju holokaustu sākām no smukākās pilsētas Kurzemē, kas skaitās Kurzemes Šveice, Senlijas Abavas upes krastā, Sabili. Sabilē jau izsens pastāvēja viena no lielākajām kopienām Kurzemē ebreju kopiena, kuram pastāvēja līdz Lielā Tevis kara sākumam, kad vietējās pašaizsardzības vienības latviešu ebrejus masveidā bez tiesas lēmuma iznīcināja. Aiz manas muguras atrodas viena no skaistākajām neoklasicismu stilā būvētām ebreju sinagogām Sabilē. Tā ir centrālā Sabiles sinagoga, kur 1941. gada 4. augusta rītā latviešu pašaizsardzības vienības sadzina visu ebreju kopienu no Sabiles un Sabiles tuvākās apkaimnes. Kopskaitā 240 cilvēks – vīrieši, sievietes, bērns, silmgalvs. Viņam tikai pateiks, ka viņus vedīšot uz darba nometnēm, un cilvēki neko nezināja par tuvējušas briesmu viņu masu slepkavības. No šejienes 5. augusta rītā viņus kolonā aizdzinā uz Svents apdzīvot vietu, Abavas upes krastā mežā, kur masu izraktāja kapā, viņas masveidā tika noslepkavots. Slepkavībā piedalījies ne tikai pašaizsardzības vienības no Talsas apriņķa, bet arī atbrauca Zilais busiņš, kur vadīja Viktors Sārājs un Mārtiņš Magulāns, kopā 2 ložmetēju vienībām, un tādā veidā tika iznīcināti ebreju kopieni ne tikai Latvijā, bet arī Rumbulā, Biķenieka mežā, Salaspilī, Daugavpilī un arī Liepājā. Mēs atrodamies vienā no skaistākajām Latvijas vietām ar nosaukumu Kurzemes Šveice. Sabili pazīstam ne tikai ar vīnu kalnu un vīnu tradīcijām, kur aizsākās jau Hercoga Jēkaba laikā, bet arī ar kultūru vēsturisko mantojumu, tā ir skaitā arī ebreju kopienu, kas pastāvēja šeit līdz Lielā Tevis kara sākumam. Mēs tagad atrodamies Sabiles bijušajās slimnīcas teritorijām, kur tika jau uzcelta, skatoties jau pēc ķieģeļu sarkanajiem kalnciem cepļu būvējumiem, jau no cariskās impērijas laikiem. Padomju laikā un arī Ulmē laikā šeit atradās Talsas apriņķa psihoneiroloģiskais dispansers ar garīgi slimniem cilvēkiem, kurš pastāvēja, kā es jums jau teicu, līdz Lielā Tevis kara sākumam. 1941. gada 6. augustā latviešu SD virsnieku vadībā, Viktora Arāja un Mārtiņa Vagulāna vadībām, kopā ar Talsu apriņķa pašaizsardzības vienībām, šeit tika izvesti visi garīgie slimnieki pacienti, kopskaitā 116 cilvēki. Viņi izvesti netālu no Sabiles Svents upes krastā meža masīvā, kur kopā ar ebrejiem tika masveidā iznīcināti. Un man, diemžēl, jau rūgtam sirdī jāatzīst, ka mēs vainojam nacistisko Vāciju kā ar noziegumos, bet tieši garīgo slimnieku slepkavībās un ebreju iznīcināšanā piedalījās tikai un vienīgi latviešu pašaizsardzības vienības un SD vienības mūsu pašu virsnieku vadībā. Mēs atrodamies netālu no Sabiles, Svents apdzīvotā vietā, smuks upes Abavas krastā, kur 41. gada 5. augustā Talsu pašaizsardzības vienības noslepkavoja visus Sabiles ebrejus. Kopskaitā 240 cilvēks. Tā skaitā klāt viņiem bija atsevišķi bedrē izrakti Sabiles psihoneiroloģiskā dispansera pacienti. Kopējais skaits ir 116 cilvēki. Šeit 1952. gadā valsts ārkārtas komisija atraka šos masas kapus, saskaitīja upurus, kurus skaits sasniedza 760 cilvēkus, un pēc tam šeit tika uzstādīts piemiņas akmens tikai nogalinātajiem ebrejiem, ebreju draudzēm no Sabiles. Liecības par pašaizsardzības spēku cilvēkiem un zvērībām šeit ir sniegušas un viņas ir dokumentētas Latvijas valsts universitātes holokaustikas nodaļā. Un liecinieki ir sekojoši: Natālija Āboliņa, Arnolds Dukāts, Kāras Neilāns,
Pēc viņa liecībām slepkavas ir bijušas Talsu apriņķa pašaizsardzības vienības aktīvisti, kā Goba, bijušais Ulmaņa laika mašīnists, lokomotīvs, Brants, baltvācietis, gaisa veikala saimnieks, Petrovs, Saušliežu dzelzceļa mašīnista palīgs, Strugievičs, Ernstons, Bērs un Janekāns. Šie cilvēki nogalināja ne tikai Sabīles ebrejus un psihroniskā dispansēra pacients, bet viņi arī veica masas slepkavības arī Talsos. Nogalināja lielo Hiršu dzimtu, nogalināja arī padomju aktivistus, tā skaitā arī komjauniešus, arotbiedrības līderis un starp tiem arī manu vectēvu, Frici Zeibertu. Es tagad lēnā garā eju uz pieminekam, kas tika uzstādīts padomu laikā nogalinātajiem ebrejiem Sabīlē. Šis piemineklis tika uzstādīts 56. gadā, un, diemžēl, kā jūs redzat, apkārtējā teritorija ir nesakopta. Ne Talsu novada domas deputātiem, ne Latvijas valdībai īpaši nerūp saglabāt mantojumu un vēsturi par to, kas notika Lielā Tēvis kara laikā vai nacistiskās Vācijas okupācijas laikā. Tikai nesen, 7. augustā šī gadā par Izraēlas vēstniecības naudu tika uzcelts tikai šajā gadā, 2017. gada 7. augustā, par godu piemiņai ebreju nogalināšanas gadadienai, Izraēlas vēstniecība uzstādīja šo smuko pieminekļu nogalinātiem ebrejiem 240 cilvēkiem. Diemžēl, kā jūs paši redzat, tikai pateicoties Izraēlas vēstniecības ieguldītiem līdzekļiem un entuziasmu, šī teritorija tikai tagad sāk atdzimt. Un man ar rūgtumu sirdī jāatzīst, ka ne Talsu novada deputātiem, ne Latvijas valdībai nerūp, lai tika saglabāta, uzturēta, uzkopta mūsu vēsture, tā skaitā arī Lielā Tēvis kara upuru piemiņu un upuru vēsturi. Tāda izskatījās 41. gadā masu bedrim, ko izraka Latvijas Republikas pašaizsardzības vienības priekš ebrejiem un čigāņiem. Kā redzat, šī bedri nav aizbērta vieniem iemeslu dēļ, jo pagasta vecs Sabīles nebija apmierināts ar masveida slepkavībām, kur tika izdarīts bez tiesas lēmumu un advokāta klātbūtnes, un aizliedza nogalināt Sabīlē čigāns. Tikai šī iemesla dēļ šī bedra nav pilna ar upuriem. Kā jūs saprotat, Latvijas Republikas okupētās Vācijas pašaizsardzības vienības nogalināja ebrejus ļoti ātri pēc okupācijas sākšanas, nesagaidot 43. gadā Himlera un Gēringa rīkojumu par galīgo jautājumu atrisināšanu saistībā ar ebrejiem. Tas tika darīts tikai viena iemesla dēļ, lai iegūtu viņu mantu, īpašums un bagātības, jo ebreji bija turīgi. Viņi bija augļotāji, viņi bija ārsti, viņi bija tirgotāji. Mēs atrodamies tagad pie jaunā pieminekļa, ko uzstādīja tikai šajā gadā Izraēlas vēstniecība Sabīles nogalinot ebreju piemiņai. Kā redzēt, uz kapakmeņa atrodas 240 izurpti caurumi, kas simbolizē ložu pēdz par katru nogalināto ebreju. Mēs atrodamies vecajos Talsu ebreja kapos. Daudz Latvijas patriotu man jautā, kur palikuši ebreji, kas dzīvoja pēc Lielā Tēvis kara. Kā redzat, visi apkārtējie pieminekļi ir datēti ar cara laiku, Ulmaņa laika datumiem paglabātiem ebrejiem, bet nav neviena datuma, kas būtu datēts pēc 41. gada. Latviešu pašaizsardzības vienības, kas slepkavoja Latvijas iedzīvotājs, tā skaitā arī ebrejus, viņi bija ļoti pragmatiski. Viņi šāva ebrejus atsevišķi no latviešiem, atsevišķi arī no psihoneiroloģiskā dispansēra pacientiem. Viņi uzskatīja ebrejus par untermensch, kas tulkojumā no vācu valodas nozīmē zemāk rases cilvēks. Bet, diemžēl, neviens no viņiem nesaka, kāpēc viņi to darīja. Darīja vienīgi tāpēc, lai kļuvu bagātāk uz citu cilvēku asinīm, uz citu cilvēku bagātības rēķina.
Un šeit sākās ebreju kopienas pēdējais ceļš uz nekurieni, jo nokārlinot ebrejus tika iznīcināta kopiena. Un, diemžēl, man jāatzīst, ka okupētajā Latvijas teritorijā Latviešu pašaizsardzības vienības iznīcināja 98% ebreju tautības iedzīvotājus. Un no šejienes mēs ejam uz ebreju pēdējo ceļu un beidušo grāmatas karjeru, kur turpināsim filmu nākamos kadrus. Man aiz muguras atrodas vecie ebreju kapi, kas tagad ir pamesti, nolaisti, tāpēc, ka nav vairāk Talsu ebreju kopienu, nav radinieku, nav cilvēki, kas atcerētos ebrejus. Un mēs lēnām garā nokārtām galvām ejam uz vietu, kur radosas pēdējiem Hirša dzimtas ebreji. Pēdējā vieta, kur tika nogalināti nevainīgi cilvēki. Un to darīja latvieši. Vai mēs varam viņus saukt par patriotiem, vai mēs viņus varam saukt par atbrīvotājiem un cīnītājiem par brīvību? Es domāju, nē. Bet mums jāapzinās tās vietas, kur guļ nevainīgi latviešu upuri. Ceļš ir pēdējais ceļš ebrejiem uz nāves vietu. Mēs ejam lēnām garā uz to vietu, kur guļ divas brāļu kapos, divas lielās brāļu bedrēs, nogalināti Talsu ebreji. Mēs Talsu pilsētas Lielātevijas kara upuru brāļu kapos. Vietām, kur 51. gadā simboliski parabedrīja no Talsu aizsargu šautuvus 9 brāļu kapu bedrēm 36 padomju patriots, kur nogalināja kara sākumā Latvijas Nacionālajie pašaizsardzības vienības. Lielātevijas kara upuru brāļu kapu ansambļu teritorijā. Šajā vietā 52. gadā tika simboliski parabedīti 36 Latvijas iedzīvotāji, Latvijas patrioti, kur kara sākumā tika noslepkavoti no Latvijas pašaizsardzības vienību bendu rokām. Šeit ir viņu pēdējā atdusmas vieta. Tā skaitā arī manam vectēvām Steinas arotbiedrību līderim no dzesnieku mašinistu puses Fricim Zeibertam. Tagad šajā ansamblī tiek uzstādīti nacionālo varoņu, nacionālo slepkavu pieminekļi. Tā skaitā pieminekļi tiem cilvēkiem, kur piedalījās, kur veicināja manu vectēva slepkavību. Vai tiešām Lielātevijas kara upuru pieminekļi tiek iegravēti sekojuši vārdi? Mēs cilvēces brālības granīta mūris, cementēs drausmu un ciešanu javām, uzrakstījis Vēveris. Šeit ir mana vectēva Friča Zeiberta pēdējā atdusmas vieta. Viņš nebija ne komunists, viņš nebija ne sociāldemokrāts, viņš bija vienkārši Latvijas iedzīvotājs, viņš bija dzesnieku, asledznieku arotbiedrības vadītais Stendē, un viņa mūžs aprāvās mokās un ciešanās 41. gada 6. augustā. Kad man vecmāmas un manam tēvu klātbūtnē Latvijas pašaizsardzības spēki, bendas, viņu nogalināja kopā vēl ar 5 Stendas arotbiedrību līderiem. Vai tiešām nav Latvijā vietu un nav Latvijā brīvu kapu vietu, kur guldīt tagadējos nacionālos partizāņus, tagadējos pseido varoņus? Vai tiešām arī šeit turpinās cīņa un dzīvu nāvēm starp bendēm un viņu upuriem? Vai tā nav Dieva zaimošana cilvēces vārdā? Esmu aizsargu šautuvus gravā,
kur pirmajos 3 okupācijas mēnešos tika nogalināti vairs ne ebreji, bet latvieši. Tā skaitā arī mans vectēvs. Šajā pļavā ir 9 masu bedres, kur tika nogalināti visi Ziemeļkurzemes latviešu patrioti. Tā skaitā 15 komjaunieši no Mēsraga, Stēnas arotbiedrības līderi, partijas vadītāji, kas nebija paspējuši evakuēties uz Krieviju, un vienkārši Latvijas iedzīvotāji. Bendes, kā es jums teicu, bija mūsu latviešu bāleliņi, bijušie aizsargi, bijušie umā laika policisti, drošības policijas aģenti un vienkārši budži, ko gribēja vienkārši atriepties iedzīvotājiem par to, ko viņa kā žurkas lēpās veselu gadu mežos un pagrabos, kad nāca pie varas padomju vara Latvijā. Šī zeme ir ar cilvēku asinīm slacīta. Šī zeme ir ar cilvēku kauliem slacīta. Katrs cinītis vaid un sauc pēc patiesības. Vai tiks sodīti bendes? Vai Latvijā neatdzimst fašisms no jauna? Vai mēs būs pietiekoši liels gribaspēks pateiktu nē? Lai neatkārtotos tas, kas notika 40. gados? Lai atkal šturmaviki neņemtu varu Latvijā? Vai mēs būsim pietiekoši stipri pateikt viņiem nē? Mēs esam izgājuši no masu kapu sodu vietas un tagad stāvām pie bijušā padomju Latvijas pieminekļa, obeliska, kas atgādināja par nacistiskām zvērībām Latvijā. Diemžēl, kā jūs redzat, viņš ir izdemolēts, piemiņas plāksni norautam, stabi ir izrauti no zemes un apgāsti. Vai tētīti bandītā un cilvēku slepkavas Pētera Čevera gaids pēc 45. gada 9. māja, speciāli viņa varondarbi tika atspoguļoti šai piemineklim. Augšām, kā jūs redzat, ir pats vadonis, nacionālais partizāns, Latvijas patriots, Slepkava, Pēters Čevers, kurš tika arestēts 1905. gada 3. februārī. Tālāk ir rakstīts, ka pēc Čekas operatīvās nopratināšanas viņš kara laika tribunāli tika sodīts ar nāvi 51. gada 24. augustā. Apakšā tiek uzskaitīti visi viņa, teiksim, rokas puiši, kā Rudolfs Ozols, Krišs, Tombergs, Ludis Leksdiņš, Petrovs, Ivanovs, Pēteris Čevers, kaut kāds brālis došien viņam ir, Augusts Dundars, Artūrs Kalniņš un citi. Diemžēl man jāatzīst, ka mēs viņus tagad motivējam kā nacionālās partizāns cīnīties par brīvību, bet visi šie cilvēki no sākuma bija kā pašaizsardzības vienība aktivisti, kā ar sākumā, kā jau teicu, nogalināja nevainīgs cilvēks bez tiesas lēmumu, tikai tāpēc, lai viņus apzaktu un lopītu. Pēc tam viņi tika iekļauti policijas bataljonā, ļoti aktīvu dalību ņēma Baltkrievijas un Ukrainas partizānu rajonos, apkarojot partizāns, tā saucamais Ziemassvētku karusels, operācija nosaukums bija. Daudzi viņi piedalījās Ļeņingradas apgabalā, arī blokādes nodrošināšanai. Pēc tam ļoti liels daudzums šo cilvēku piedalījās Varšavā geto apsargāšanā un arī geto likvidēšanā. Kara beigas, kā jau teicu, viņi bija ieslēgti Kurzemes katlā 19. Waffen-SS divīzijas sastāvā un pēc kapitulācijas brīvprātīgi aizgāja mežā un turpināja cīņu pret padomju varu. Pirmajā gadā Čekas operatīvas rīcības dēļ banda tika arestēta, pēc tam bija tiesa un rezultātā banda tika likvidēta. Tagad šiem necilvēkiem, slepkavām, SS virsniekiem stūras mājā otrā stāvā ir izstāde kā pretošanās kustības dalībniekiem, kur cīnījās par Latvijas brīvību un neatkarību. Pēters Čevers, vēl būdams Latvijas laika virsnieks, PSRS armijas virsnieks, brīvprātīgi pārgāja nacistiskās Vācijas pusē. Pēc tam viņam bija apmācība
diversijas Staļingradas frontē, kur rezultātā viņš ieguva dzelzs krustu ar ozola lapām pakāpi. Pēc tam viņš, kā 15. divīzijas virsnieks, SS Waffen 19. divīzijas virsnieks, cīnījās Veļikajos lukos, un pēdējās cīņa vietas viņam bija Kurzemes katlā. Pēc 9. māja šis SS apakšpulkvedis kopā ar saviem dobumu-biedriem, tādiem pašiem slepkavām, iegāja mežos. Pēc vairākām kaujām šajā bandā iegāja iekšā arī pašaizsardzības vienības, tajā laikā jau šucmaņi, un arī bijušie leģionāri, kā jau teicu, man tēvs Lepkavs, Petrovs un Ivanovs. Viņi netika nogalināti 51. gadā, bet meža ķēmēšanas operācijas 49. gadā viņi tika likvidēti. Un pēdējā viņu apskats vieta bija Talsa tirgus laukumā, kur tika izrādīti viņi līķi radinieku apzināšanā. Bet, diemžēl, 2007. gadā tā laika aizsardzības ministrs Pabriks šajā vietā atklāja pa aizsardzības ministrijas līdzekļiem Brandenburg 800 SS apakšpulkvedim Petram Čilveram un viņa bandas locekļiem pieminekļi, kuru vietā mēs tagad arī atrodamies. Kā redzēt, aiz maniem ir norāde, rādītais uz kapteņa Čeveri pēdējā bunkuru vieta, kas tika iznīcināts 51. gadā to sprudzināt. Bet, diemžēl, manā grūtuma sirdī jāatzīst, ka tagad ir daudzi pseidopatrioti, ko grib izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus šo bunkuru atjaunot, lai vestu un audzinātu patriotismu tagadējo Latvijas jaunatni. Vai tiešām mums nav prāta? Sun griezīs ārā. Vēl lietas